Ko par kafiju saka mūsu balināšanas speciālists? Kafija tas ir viens no tiem dzērieniem, kas tomēr rada tos dabīgos traipus uz zobiem. Un, pieņemsim, ja ir domas par to, lai balinātu zobus, tad iespējams no kafijas būtu jāatsakās. Ja mēs izbalinām tos zobiņus, ja mēs lietojam daudz kafijas, tas rezultāts ļoti ātri aizies. Un, principā, tas būs bezjēdzīga balināšana. Tad. Kā īsti tad ir samazināt, cik es nedrīkst vispār dzert un tikai pēc balināšanas vai arī pēc higienas? Teiksim, vispārējais ieteikums ir visus krāsainos dzērienus uzņemt caur salmiņu. Tad vismaz zobu priekšējās pusītes nav tik ļoti pakļauts tiem krāsainiem, un tad efektu mēs saglabājam ilgāk. Lai ilgāk uzturētu balto efektu pēc balināšanas, pārsvarā standarts, ko mēs iesakam, ir kombinēt zobopastas. Tas ir no rīta var lietot balinošo zobopastu, palielināt kādu, bet obligāti vakarā lietojam jūtību mazinošo zobopastu, lai neizrasītu izteiktu zobu jūtīgumu. Jo pēc balināšanas zobi tomēr ir jūtīgi, un tas jūtīgums varētu sāsināties, ja mēs pārforsēsim ar to balinošo zobopastu. Ja gribās to kafiju, dzeram ar pienu. Un pēc iespējas pēc uzņemšanas ar lielu daudzumu ūdens izskalojam, lai vienkārši tie traipi nesastāvās uz zobiem. Ieraksti komentārā, ja tev ir vēl kādi jautājumi saistībā ar zobārstniecību, un mēs centīsimies uz tiem atbildēt.